Inna. Situācija mainījusies, ir mazliet laiks paskatīties uz atšķirīgām vērtībām, un viņi stāstīja, ka viņu skolās sāks ierindas mācību, soļošanu vai ierindas skati, un tad es tā klausījos par tiem viņu nodomiem un teicu, ka mēs esam tā skola, kas nekad to nav pārtraukusi. Tunas skolā vienmēr skolnieki ir soļojuši, mums ir bijuši ierindas skates šajā te patriotiskajā svētku nedēļā novembrī, no Lāčplēša dienas līdz valsts svētkiem. Mums ir bijuši šie svētki kā apliecinājums piederībai Latvijai, mīlestībai pret savu Latviju. Šogad pēc maz pārtraukuma, tad, kad mēs bijām mājās attālināti, tad mēs, protams, nesoļojām, bet šogad ir ļoti liels prieks, ka mēs esam atkal ierindā, atkal mums būs šie svētki, un šodien tieši Lāčplēša dienā 11. novembrī. Es apsveicu visus, kas ir gatavojušies, šodien saposušies un parādīs savu māku, dažādās prasmēs un iemaņās. Te nav tikai ierindas mācību un sports, te ir arī mūzika, te ir sadarbība, te ir estētiskais noformējums, cik jūs skaisti izskatāties, un vēl daudz citas lietas. Paldies šodien jaunsargiem un zemessargiem, kas ir mūsu žūrijā, jo kā parasti mēs nevērtējam, šeit ir tikai speciālisti,
Un šodien es ar lielu prieku sveicu visus un īpaši Žannu, kura būs mūsu jaunsargu vadītāji. Mēs jau no rudens gaidām un mēs esam sagaidījuši savu jaunsargu vadītāju. Tātad pēc nedēļas jau mums sāksies šīs te mācības visiem tiem, kas to vēlēsies. Lai šodien labi veicās ielikt skatē un vakarā, kas var ar vecākiem aiziet arī uz lāpu kājiem un izbaudīt šo te Launchpēšu dienu 11. novembri. Sveiciens 11. novembrī. Bet kas ir Launchpēša? Kāpēc katru gadu šajā datumā mēs liekam svecīs logos, dodamies gājienā? Kādēļ šī nav parasta diena kā visas citas? 1918. gada 18. novembrī tika nodibināta Latvijas valsts, taču tās pastāvēšanu apdraudēja gan sarkanā armija, gan vācu karavīri un Krievu baltu gardu militārie spēki. Neviens no tiem nevēlējās redzēt Latviju kā brīvu un neatkarīgu valsti. Vervējot vācu karavīrus un bijušās cariskās Krievijas armijas karabūsteņus, tika izveidota Bermuda armija, kur lielāko daļu sastādīja vācieši. Latvijas armijas štāba operatīvā daļa reālos bermudiešu spēkus rēķināja līdz pat 17,000. Tādējādi bermudiešiem bija liels skaitliskais un militāri tehniskais pārsvars. 1919. gada 6. oktobrī tiek izdota pavēle par uzbrukumu Rīgai. Uzbrukums sākās 8. oktobra rītausmā. Ienaidnieka armijas 3 grupējumi cauri Olaini, Jūrmalu un Krēkavu uzbruka galvaspilsētai Rīgai. Milzīgo ienaidnieka armijas pulku priekšā nācās atstāt Jūrmalu un Krēkavu. Ienaidnieks armijas triecieni piespied latviešu karavīrus atkāpties pāri Daugavai. 10. oktobrī Rīgas un visas Latvijas liktenis bija mata galā. Vai tad tiešām tās ir beigas? Pēc sliktām cīņām naktī no 9. līdz 10. oktobrim pilnībā atstāja kreiso krastu un nostiprinās Daugavas labajā krastā. Latvijas armijai ar divu igauņu bruņu vilcienu palīdzību apmēram 500 karavīriem, kuri nebija padavušies panikai pie 3 Rīgas viltiem, izdevās apturēt uzbrukumu. Tas bija pirmais nozīmīgais panākums, kas deva cerības, ka viss vēl nav zaudēts. Tas
Tas viss noved pie latviešu nacionālā pacēluma. Tūkstošiem brīvprātīgu atsaucās pagaidu valdības aicinājums steigties palīgā Tēvzemē. Tas viss apvienoja dažādu pauģu un politisku uzskatu cilvēkus. Tos vienoja savas tautas un dzimtenes aizstāvēšanu pret ienaidnieku. Latvijas armija nostiprinājās un iedzās ticība par šādiem spēkiem. 14. oktobrī tika panākta vienošanās par sabiedroto lielvalstu flotes atbalstu. Lielbritānija un Francija nolēma palīdzēt brīdī, kad būtu pārliecība, ka Latvijas armija ir spējīga sekmīgi turpināt aizstāvēšanos. Sabiedroto kuģi izbrauc no Daugavas un nostājās pretī Daugavas ietekai jūrā. 15. oktobra rītā pāri Daugavai pa dzelzceļa tiltu uzbrukumā devās aptuveni 100 brīvprātīgo. Viņu uzdevums bija novērst ienaidnieku uzmanību no galvenā uzbrukuma virziena Daugavpils. Bija skaidrs, ka ienaidnieks novirzīs spēcīgu uguni uz uzbrukumu dzelzceļa tiltā. No rīta soļotām pa Rīgas ielām, lai dotos triecienā uz pilsētu Daugavpilā, karavīri dziedāja divdūviņas. Daudzi nojūt, ka mājās vairs neatgriezīsies. Ceļš pāri Daugavai bija ceļš uz mūžību. Ar sabiedroto flotes atbalstu latviešu karavīriem izdevās ieņemt strateģiskos objektus otrā krastā – Daugavpils Cietoksni un Bolderāju. 3. novembrī sabiedroto kuģu artilērija atklāja spēcīgu uguni uz ienaidnieku armijas pozīcijām savukārt 9. novembrī sākās kauja par Rīgu un 11. novembrī pēc snignām cīņām asiņu liešanas Rīgā tiek pilnīgi atbrīvot. Par uzvaru ienaidnieku sakāvi vēstīja Rīgas baznīcas zvanu. Ir pagājis jau vairāk kā gadsimts, nomainījušās Latvijas karavīru paudzes, bet atmiņas par toreiz izrādīto varonību ir dzīves. Tās atgādina par upuriem un izlietajām asinīm, kuras nes latviešu tautu, lai gūtu tiesības dzīvot pašiem savā valstī. Tas atgādina par to, ka neatkarība ir vērtība, kas jāciena, tā ir vērtība, kas jāsargā. Tā ir vērtība, par kuru jābūt gatavam izliet asins, kā to darīja mūsu senči tālajā 1919. gadā. Paldies par uzmanību. Esmu mazais šuteņš, varbūt tautas balviņš, skaistā zemē dzīvojas, jānulēču teļoju. Apkārt ļamas biezi meži, staigās tirnas un pat ež upes garas līgumēns ezermalā skaistā ēna. Vasa tik silta jauka, ziema dažreiz augsta bāga, pavasarī ziedu laiks, rudenī mums lietus vairs. Diega bites nebūšu, laimi meklēt neiešu, savā zemē dzīvošu, Latviju es mīlēšu. Tīrais sapēs, kas šodien sāk svīt.
Pēc 2 gadu pārtraukuma mēs atkal esam atgriezušies atpakaļ pie ierīnas kārtas, kuras mums jau, kā jūs atceraties, notika daudz gadus, pat neatceros cik. Ja? Kur mēs rādām savas prasmes ierīnas mācībā. Kas tad ir ierīnas mācība? Ierīnas mācība ietver, kur tādus elementus kā nostāšanās, skaitīšanās, pārvietošanās, pārkārtošanās. Ja? Ko dod ierīnas mācības skolēniem? Es uzskatu, ka disciplinē skolēnus, ieraudzina ritmu izjūtu un palīdz veidot stāju, tad tie ir 3 galvenie faktori. Ja? Kā jūs zināt, visi ierīnas mācības elementi ir jāizpilda ātri un precīzi. Ja? Tad arī šogad mēs esam gatavojušies, lai varētu parādīt šeit savas prasmes ierīnas mācībā. Un, kā jau vienmēr ierīnas skatē, tas ir ierasts, kad pie mums ir ciemiņi, kas vērtē. Šogad tie nav Ziemassvētki, bet ir Jāņsargas darbi. Tad viņi vērtēs jūsu prasmes un iemaiņas ierīnas skatē. Un tātad atkārtoju vēlreiz grupas ir 1., 3. klase, 5., 6. un 7., 9. Pēc izlozes. Tātad pirmie startē 2. klase, tad 1. klase, tad 3. klase. 4., 5. klašu, 4., 6. klašu grupā. 5. klase, 4. klase, 6. klase un 7., 9. klašu grupā. 9. klase, 7. klase, 8. A klase un 8. B klase. Tātad vēl visiem veiksmi. Un es domāju, ka mēs esam gatavi sākt. Tātad aicinu 2. klasi ieņemt vietas. Būsim kārtīgi, tad, kad klasi uzstājās pārējie zālē, esam klusi, tad viņi varētu darboties. Lūdzu, 2. klasi.